Zobenu karalis taisnā pozīcijā. Kad zobenu karalis izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads būs pilns ar loģiku, strukturētu pieeju un mērķtiecīgu domāšanu. Šī kārts norāda, ka tev būs nepieciešams pieņemt svarīgus lēmumus, balstoties uz faktiem un racionālu analīzi. Emocijām šogad būs mazāka loma, jo vissvarīgākais būs saglabāt objektivitāti un pieeju situācijām ar vēsu prātu. Attiecību jomā zobenu karalis norāda uz nepieciešamību būt atklātai un skaidrai savos nolūkos. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad būs jāizrunā un jāatrisina jautājumi, kas iepriekš iespējams tika ignorēti. Tavas attiecības var iegūt lielāku stabilitāti un sapratni, ja abi būsiet gatavi godīgi diskutēt. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka tu vari piesaistīt cilvēku, kurš ir gudrs, apdomīgs un iespējams mazliet atturīgs. Viņš varētu būt intelektuālais sabiedrotais, kurš tev dod jaunu skatījumu uz dzīvi. Darba un finanšu jomā zobenu karalis simbolizē autoritāti, plānošanu un spēju pieņemt izšķirīgus lēmumus. Tu varētu uzņemties lielāku atbildību vai nonākt situācijā, kurā tev būs jāizmanto savas stratēģiskās prasmes. Finansiāli šī kārts norāda uz stabilitāti, ja tu rīkosies prātīgi un rūpīgi plānosies savus tēriņus un ieguldījumus. Un atceries, zobenu karalis tev atgādina, ka reizēm vislabākais ierocis ir ass prāts. Kā saka, ar prātu var uzvarēt pat tur, kur spēks netiek līdzi. Šogad paļaujies uz savu loģiku, un tev viss izdosies. Zobenu karalis apgrieztā pozīcijā. Kad zobenu karalis izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz sarežģījumiem, kas saistīti ar pārmērīgu kritiskumu vai varbūt pat autoritātes ļaunprātīgu izmantošanu. Tas var liecināt, ka tev būs jāuzmanās no pārāk stingras pieejas vai spiediena uz sevi un citiem. Šis ir brīdinājums, ka tev jāatrod līdzsvars starp loģiku un empātiju. Attiecību jomā apgrieztais zobenu karalis var norādīt uz problēmām komunikācijā. Ja esi attiecībās, tas var būt laiks, kad viens no jums vai nu tu vai tavs partneris izrāda pārāk lielu dominanci vai kritiskumu, kas var radīt spriedzi. Šis ir gads, kad tev jāiemācās būt iejūtīgākai un atvērtākai pret otru vajadzībām. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka tu vari piesaistīt cilvēkus, kuri ir emocionāli nepieejami vai pārāk kontrolējoši. Tas ir signāls, lai uzmanīgi izvērtētu savas iespējamās attiecības. Darba un finanšu jomā šī kārts var norādīt uz pārmērīgu spiedienu vai konflikta situācijām darbā. Iespējams, tu jutīsi, ka kāds no augstāk stāvošajiem cilvēkiem ir pārāk prasīgs vai netaisnīgs. Šis ir gads, kad tev jāizvairās no iesaistīšanās nevajadzīgos strīdos un jāstrādā pie tā, lai saglabātu mierīgu un profesionālu attieksmi. Finansiāli šī kārts iesaka būt uzmanīgai un izvairīties no riskantiem darījumiem, kas varētu kaitēt tavai stabilitātei. Un atceries, apgrieztais zobenu karalis tev saka, ka reizēm lielākā gudrība ir spēja pieņemt ne tikai lēmumus, bet arī citu cilvēku viedokli. Kā saka, vienmēr būs viedoklis, kas var papildināt tavējo. Šogad pievērs uzmanību, kā tu vadi savas attiecības un profesionālo dzīvi, un nebaidies kļūt elastīgāk.